tāda interesanta lieta, kas sabiedrībā pastāv šobrīd, ir, vai īstenībā jau diezgan sen, manuprāt, par to, ka cilvēks pēc dabas ir slims. Un es, godīgi sakot, arvien vairāk sliecos, un man arvien vairāk rodās pārliecība, ka tas īsti neatbilst patiesībai. Jo cilvēks pēc dabas, viņam ir dabiski kustēties, viņam ir dabiski darīt kaut kādas lietas, un nevis vienkārši kaut kādas lietas, bet lietas, kas viņu aizrauj. Jo, ja jums patīk kaut ko darīt, vai tad jūs guļat, vai tad jūs slinkojat, jūs nevarat sagaidīt to brīdi, kad jūs varat iet darīt to, kas jums patīk. Piemēram, ar tiem pašiem hobijiem, vai tā būtu dziedāšana, vai tā būtu dejošana, vai tā būtu sportošana, vai tā būtu zīmēšana, grāmatu lasīšana, rokdarbi, te jebkas. Jums ir šī iekšējā nepieciešamība, šī iekšējā vajadzība kustēties un darīt. Un tam ar slinkumu vispār nav nekāda sakara. Slinkums ir tajā brīdī, kad mēs daram lietas, kas mums nepatīk, kas mums neaizrauj, kur ir beidzies šis te tā saucamais flow moments, kā Zorgus arī saka, ja, kad to pašu sportu ilgtermiņā mēs ar gribas spēku maz ko varam panākt, ja mums iztrūks šis te flow, jeb straumes efekts iekšienē, tā iekšējā sajūta, ka tas, ko es daru, tas mani aizrauj, tas man piepilda, un tas ir tas, kas man patīk. Un tad arī nekādā gribas spēks nav vajadzīgs, jo tad tu vienkārši jau dari. Un tur ir šis te moments, tāpēc es domāju, ka šis te tāds sabiedrības apgalvojums, kas ir iesēdies tagad jau, es domāju, vairāk par gadsimtiem, jo redz tā pati tehnoloģiskā attīstība, ja, it kā iet no tā, ka cilvēks ir slings, bet es tagad tam vairs negribētu piekrist, jo cilvēks ir izgudrojis lietas, piemēram, tos pašas veļas mašīnas vai automašīnu, ne jau tāpēc, ka viņam nepatiktu mazgāt, viņš to neizgudrotu nekad, ja viņam patiktu, piemēram, mazgāt drēbes ar rokām. Vai viņš neizgudrotu automašīnu, ja viņam patiktu pārvietoties cilvēkam tur, tūkstošiem kilometru un bērišiem iet šajā te pārgājienā, ja? Tam nav ar slinkumu pēc būtības, manuprāt, nekāda sakara. Kā tu domā? Padalies komentārā, kā tev šķiet par šo slinkuma momentu cilvēkiem?